mazliet pa mikroorganismiem. Šeit bija tāds pārbaudīts jau labs mikrodoktors, Lietuvas ražotais. Tas arī tieši tagad noder, kā te rakstīts, pret, kad ir apvītuši jau vīsti, zelteni paliek no mitruma šogad, kā tas visur notiek. Vienīgais, kas Latvijā arī, piemēram, sadalā, tātad augsnē, ja ir fosfors, kālijs arī, rakstīts arī slāpekli var piesaistīt. Tātad šis te, mēs viņu arī pavairojam līdzīgi, kā ar to melas, jau uz 3 litru burku melas, 6 gramu un Vito, piemēram, pēc instrukcijas tur pusvāciņš var būt. Jo ar tīru ūdeni te mums tur nekas nevairojās, ja. Tad ir, piemēram, vēl viens labs, tas ir zemenēm domātais, ja. Jo tur, piemēram, iekšā ir slāpekļa, kaitēkļiem, tas Churigensis bacillus, kas atsevišķi ir bacilonā. Slāpekļi tas ir vitamīna atsevišķi, tur ir 2, un ja specifiski audzēt, tad labāks jau ir šis. Viņš palīdz arī, ja kartupeļus pret lakstu puvi, pumbuļi. Un te vēl ir trihoderma, piemēram, ja? Redeks šis te ir tāds, ja. Un šo mēs arī tur tāpat burkā uztaisam, ja. Ieberam mazliet. Jau pēc 3 dienām tur viss bija, ja. Tātad, parasti ar alkojošu tāds vāciņš, piemēram, uztaisīts. Pēc Ivana ieteikuma tur parasti 100 ml uz 10 litriem, piemēram, leikānu vai miglotu. Te arī tāds jauns no Temu pasūtīts droši vien. Šis 8 litru var būt dārgāks, bet 5 litru turpat zem 15 eiro tagad jau ir tāda arī, ja. Vienīgi viņiem ir mazais akumulators, rokturī jau maz dzinējs. Bet šādām siltumnīcām dažām pilnīgi pietiek. 2 režīmi, ja. Tātad smalks, ja. Tā kā tāds ideāls mazām platībām. Lielā mums ir tāds, kas iepriekš jau ir rādīts 16 litri, kur ir lielais upšu akumulators tajos ir iekšā. Tas pat pusgadu var šādam dārzam bez lādēšanas pietiek. Vienīgi viņš ir diezgan smags, bet to kā Latvijā tad ap 60 eiro viņš tur maksāja tādi. Bet viņš ir diezgan smags atkal. Tā kā arī Baikalu mēs tāpat varam pavairot šos te visus. Jo, piemēram, kad mēs vitamīnu pavairojam, tad tur burkā veidojās arī visas tās dažādās, tās vielas citoksīnas, un tā aminoskābes un tā tālāk. Un arī, kad mēs viņu, piemēram, tas sienu viņai raksturīgi, kad novietojam augstumā, tad tieši arī tās mikroorganismi izdala tās vielas dažādas, tur antibiotikas, piemēram, un tā tālāk atkal. Tā kā arī nav jātur vienmēr siltumā. Viņi parasti pa nedēļu šie gatavi un tad vēsumā vēlams turēt. Tur 10 grādi arī pietiek. Tad ir mēnesis viņi tur saglabājas. Arī šiem mēs tāpat, kad jau maz palicis, pieliekam to barības šķīdrumu un atkal varam kādu dienu paturam siltumā un pēc tam vēsumā liekam. Un tad diezgan ilgi viņi tur pietiks mums. Viss šie. Viss, jā.